Sveicināti, darbie klausītāji! Novēlu visiem sveitības. Šajā vakarā mēs pārdomāsim 11. tēmu un pārunāsim. Priekš manis personīgi viss šīs pārunas ir it kā ģenerāla mēģinājums, un lai tad izkristalizētos tās svarīgākās domas, un pēc tam, ka mēs zabatā sanākam kopā sapulcē, tad mēs jau varam skaidrāk pateikt to galveno. Tā kā pirms šīs 11. tēmas, tātad šī tēma ir dzīvot ar Kristu. Iepriekšējā pagājušā tēma bija pilnība Kristū. Vēl varētu atkārtot īstumā par to kodolu tekstu vai atmiņas tekstu Kolosiešiem 2, 16, 17 no iepriekšējās tēmas. Tātad pareizākie tulkojumi ir tādi, ka tāpēc, lai neviens jūs netiesā par ēdienu vai dzērienu, par svētkiem vai jauniem mēnešiem vai zabatiem, tātad daudzskaitlī, jo tās bija ēnas no tā, kas bija gaidāms, bet īstā būtība ir Kristus. Tā bija ēnas kalpošana, tā bija ceremonālā bauslība un ceremonālā kalpošana, tā ietvēra dzīvnieku upurs, apgrēzīšanu, priesteru kalpošanu svētnīcā, un ēdamie un dzeramie upuri tika ienesti, un arī vēlāk templī Jeruzalemē. Un šī ceremonālā kalpošana ietvēra arī 5 ceremonālos svētkus ar 7 ceremonāliem zabatiem, kas pēc lunārā mēnesa fāžu kalendāra katru gadu bija dažādās nedēļas dienās. Un viņi svinēja arī jaunā mēnesa svētkus, kad parādījās tas sirds pie debesīm. Tā bija tā ceremonālā bauslība, un kad īstais upurjārs Kristus tika piesists krustā, tad ceremonālā bauslībai, jeb ēnas kalpošanai nebija jēga turpināties, un tālēni izsakoties tā tika piesista krustā. Bet Dieva 10 baušļi, kas ietver radītāja noteiktās mīlestības attiecību morāli, nav atcelti. Un tieši par to arī mēs šodien esam aicināti pārunāt un pārdomāt, jo dzīvot ar Kristu nozīmē arī ievērot viņa šos morāls baušus. Un vispirms pielūksim, pirms dodamies pie šīs tēmas. Mīļais debes Tēvs, pateicos par Tavu žēlstību līdz šai vietai, ka Tu mūs esi sargājis un žēlojis pēc savu labā prāta, ka mums vēl ir miera apstākļi mūsu zemē. Svētī katru vienu ar gudrību no augšienes, ar savu garu klātbūtni, palīdz saprast Tavu vārdu, lai mēs to paturētu arī prātā un varētu līdzdalīt citiem. Lūdzu, svētī mūs visus šajos brīžos un palīdz mums, jo bez Tevs mēs nekā nespējam darīt. Mīļā Jēzus vārdā, āmen. Tātad 11. tēma – dzīvot ar Kristu. Atmiņas teksts ir jaunā tulkojumā ir mazliet atšķirīgs latvieši, bet Glika tulkojumā, man liekas, ir precīzāks. Tur ir teikts, apvelciet mīlestību, pār visam apvelciet mīlestību, kas ir pilnības saite. Arī angļu un krievu tulkojumā ir līdzīgi. Tad, ko tas nozīmē apvilkt mīlestību? Ko tas atgādina? Gan pozitīvās, gan negatīvās lietas. No vienas puses ir tāds teiciens, ka jāri, tas vilk jārādās. Tas nav tā domāts. Bet ko mēs esam aicināti pieņemt? Kādu tērpu? Kristus taisnības tērpu, Kristus taisnību, Kristus raksturu. Jā, paldies. Tad Kristus taisnība un šī gadījumā arī Kristus mīlestība, arī tas ir tā tērpšanās Kristus mīlestībā. Ir arī citi teksti un rakstvietas, kas būtībā to pašu ideju ietver. Tad tērpties Kristus mīlestībā, piemēram, Kolosiešiem 3. nodaļas 3. pantā. Tātad, jo jūs ar Kristu esat miruši un jūsu dzīve līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā. Tā ir tā tērpšanās Kristu tādā pozitīvā nozīmē. Brālis Miķels vēl gribēja teikt kaut ko, lūdzu? Es vēl gribēju teikt, Kristum
bija šī mīlestība pret pazudušo cilvēku. Un šī mīlestība izpaudās ne tikai bauslības ievērošanā, kas izpaudās kā arī mīlestība pret tēvu, bet viņa izpaudās arī tajā ziņā, kad viņš atnāca glābt pazudušo cilvēku. Un tad ir ļoti interesanti, kādā mīlestībā es ģērbjos, vai kādā mīlestībā ģērbjās šodien arī draudzes locekļi, arī pasaules cilvēki vai kādu reliģisko novirzienu vadītāji un tam līdzīgi. Kādā mīlestībā viņi ģērbjās? Vai tajā pašā mīlestībā, kāda bija Kristum pret tēvu? Vai tādā pašā mīlestībā, kāda Kristum bija pret šo pazudušo cilvēku? Un tad mēs varam redzēt, kā ir ar upuru pienešanu, kā ir ar paklausību, kā ir ar iešanu tur, kur tēvs sūtīja viņu un kur Kristus šodien mūs sūta. Kā ir ar to, ka viņš bija vienmēr nomodā, lai grēks nevaldītu viņa miesīgajā ķermenī. Un tas ir, un šodien, ja šeit mīlestība ir pārvērtusies, mīlestības sludināšana ir pārvērtusies par šo skanošo zvārguli, kurš tikai, par kuru arī Kristus Jesajā ir teicis, man riep jūsu sapulču dziesmas. Tā ir traģēdija. Un tāpēc ir jāpadomā, pirms mēs runājam par Kristu, kā mēs viņu mīlam, tad mums ir jāpadomā, kāda ir mana mīlestība salīdzinot ar viņa mīlestību pret pazudušo cilvēku un pret tēvu. Tas ir kardināls jautājums. Un ja šis jautājums nav, kad mana mīlestība ir līdzīga, tad es esmu pazudušā stāvoklī. Paldies. Jā, tātad tāds dzīvesveids pēc Dieva morāles mīlestības likumiem būtu par svētību visiem cilvēkiem. Turpretī melotēvs un slepkava, ko sauc par velnu un sātana, bez kāda loģiska pamatojuma ir sadumpojies pret radītāju Dieva mīlestības un svētību likumiem un būtībā ir nostājies uz pašiznīcināšanās ceļa. Un vada arī savus sekotājus, pieviltos cilvēks darīt to pašu. Un tagad mēs redzam, ja cilvēks tiek satraukt par dažādiem kariem, Jākaba vēstule 4. nodaļas 1. pantā, ir tas jautājums glika tulkojumā, no kurienes kāri un kaušanās jūsu starpā, vai ne no turienes, no kārībām, kas karo jūsu locekļos. Tātad tas ir kaut kas pilnīgi pretējs. Ja cilvēki uzskata, ka pasaule radusies evolūcijas rezultātā, tad Dieva morāli viņa atmet, svētā gara balss atmet un vadās pēc principu izdzīvos stiprākais. Tad tiek varmācīgi apspiest bieži vien un apkrāpt vājākie un apspiest, un tātad amorāli vairo galvenokārt tikai savu materiālo labklājību un varu uz citu nelaimes rēķinu. Un vēl nav diezgan, un tad arī, vadoties pret principu mērķis attaisno līdzekli, sāk nežēlīgs karš. Un būtībā kari ir pašiznīcināšanās virziens, kādu iedvesmo sātans, un būtībā arī to ietekmē dažādi virzieni, reliģiski fanātiķi no virzieni, vai arī tiešie sātanisti un spiritisti piekritēji. Bet šodien mēs esam aicināti mācīties par lielo glābēju Kristu, par mieru lielskungu, kas piedāvā glābšanās iespēju, lai mēs tiktu izraut no šīs dumpīgās un bojā ejai nolēmtās pasaules. Brālis Laimons, lūdzu.
Jā, es par to, ko Miķels sacīja par to mīlestību. Es domāju, kā mēs to izprotam, izjūtam. Tas jau, protams, ir atsevišķs temats, bet pat cik mums šodien ir tā mīlestības, arī šī pilnības saita parādīt. Pāvils, ja viņi risina 1. korintiešiem, tur 13. nodaļā arī tā, ka viss jau mēs varam darīt. Bet vai man ir tā mīlestība ar visu to, ko es daru? Es jau varu arī labi izskatītos. Un to, ko Miķels sacīja, man nāk arī prātā. Mēs jau kā katrs saprotam, tā daram, bet kā to izjūt praktiski, kā viņi izpaušas? Vai mēs tā maz aptveram šo mīlestības jēdzienu, es sapratu, jo es redzu, ka manī arī tālu kaut kas ir tālu, jā. Es saprotu, ka mīlestība, ko es mīlu, ka man bija dzīves draugs sieviņa, un man nekas nebija par grūti, es tā izjūstu. Šodien es tā neizjūtu, kā tas būtu man ar dievkalpošanā kaut kā. Kas tur ir vajadzīgs? Es nezinu, vai tur īpaši tad jālūdz, lai arī Dievs dod šo mīlestību, jo citādāk jau mēs varam runāt apkārt par to mīlestību. Daudz, jā, bet kā mums šo mīlestību rast? Tur, es domāju, tikai svētais gars var mums dot šādu mīlestību. Un tāpēc šeit ir šī vai, jo pašam mēs nespējām mīlēt. Tā tik vienkārši ir mīlēt. Es jau varu visu zināt, tās doktrīnas un viss arī perfekti to ievērot, bet tas jau vēl neparādīs, kad es tā mīlu, ka man ir mīlestība. Pienāks tie pārbaudījumi, tad tik redzēs, vai tā mīlestība man būs, tā kā pienāks tie pārbaudījumi. Paldies, tā es gribēju padalīties. Jā, paldies. Tātad ticība un mīlestība ir tādas paralēlas lietas, un ticība rodās no sludināšanas, sludināšana no Dieva vārda, un mīlestību mēs saņemam no Jēzus, un arī svētais gars ir mīlestība, un tas arī dod šo pārveido vai rada šo mīlestību mūsu ļaunajās sirdīs, kas citādi varbūt ir cietas. Te ir tāda raksturvieta arī aicināt izlasīt Matejs 5. nodaļa 44. 45. pāns. Tūlīt izlasīšu, jā, un pateikšu, atvēršu, līdz. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat savu debesu tēva bērni, jo viņš liek saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem un liek lietumu līt pār taisniem un netaisniem. Es gribēju pateikt arī papildinot brāli Laimoni, kad mīlēt tā ir izvēle. Ticēt ir izvēle, piedot ir izvēle. Un ja mēs to izvēlamies, tad jā, tieši tā, tad svētais gars to mūsu dzīvēs ieliek. Tad svētais gars dod mums to spēku, kad mēs Dievam pasakam jā, un te, kur arī mīlēt ienaidniekus. Tā arī ir izvēle. Es gribu savus ienaidniekus mīlēt vai negribu. Ja Dievs man to pavēl, tad es varu lūgt no viņa gribu un veiksmi pēc labā prāta. Lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā. Tātad Dievs aicina uz to mums. Jo arī komunisma laikā, kad tur bija, kad nogalināja ticīgus cilvēkus, tad tas viens vīrietis savai sievai teica, mīli tos, kas tevi nogalina, un lūdz par viņiem Dievu un piedod viņiem, un tā, lai tavā sirdī ir pilnīgs miers, nav nekāda rūgtuma. Un arī tāda doma, ka pieņemsim skaista puķe, kura ļoti smaržo, un viņai tu uzkāpsi, un viņa tev atmaksās ar smaržu, un nevis ar naidu, vai ne? Un tādā veidā. Paldies! Kādreiz jau rādīja to ilustrāciju, kuras sastrīdējās pirms 10 gadiem un vairāk nerunā šie cilvēki. Varbūt var uzlikt to, varbūt var atrast, jā. Tad tur ir redzams, ka tie divi vīrieši sastrīdējās jau gados, kas ir pirms kādiem 10 gadiem un vairāk viens ar otru nerunā. Un apakšā tie bērni sastrīdējās pēc 10 minūtēm un redzam, ka viņi draudzīgi kaut ko kopā atkal dara. Un tur apakšā ir rakstīts, ka mūsu dzīve ir pārāk īsa, lai mēs kultivētu naidu pret saviem līdzcilvēkiem. Šeit ir tas Kristus piemērs, un tāpēc tas teksts bija, ko tikko lasījām Kristus vārdus, ka mīliet savus ienaidniekus. Tas arī
tāds kritērijs, kas parāda, vai mūsu mīlestība ir patiesa vai nav. Tad, kad Kristus sita krustā, viņš teica, Tēvs piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Pret ienaidniekiem viņš izturējās ar savu iežēlu līdz pēdējām brīdīm. Nu, mēs cilvēki varbūt citādi darām, tā tas ir ļoti svarīgi. Vēl varētu nolasīt 1. Pētera 3:9. Tātad tas parāda, vai tā mūsu mīlestība ir īsta vai nav īsta. Tad mēs nepiekrītam netaisnībai, mīlestība nepriecājās par netaisnību, bet kādā garā mēs to darām, nu to mums Dievu priekšā pašiem vajadzētu pārbaudīt, vai mēs esam apvilkuši Kristu un Kristus mīlestību, vai rīkojamies līdzīgi viņam. Tad 1. Pētera 3:9, kas vēl varētu izlasīt. Es varu nolasīt, neatmaksādami ļaunu ar ļaunu, nec zaimus ar zaimiem, turpretīm svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību. Jā, paldies. Tad esam ļoti ilgi kavējušies pie ievada, un tagad ir nākošā svētdienas tēma ir uz debesīm vērsta domāšana. Tad ir cilvēki, kas saka, tur jau rakstīts apcerējuma grāmatiņā, ka citi pa daudz domājot par debesīm un nedomājot par zemes lietām un arī otrādi. Bet kas šeit ir svētā gara ietekmē, ko ir rakstījis apustulis Pāvils, 3. nodaļā, 1-4 pantus varētu izlasīt varbūt. Ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kad nu atspīdēs Kristus, jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsiet līdz ar viņu. Nu, kādas domas mums izraisa 1. pants, ka Kristus ir paaugstināts pie Dieva labās rokas? Kāda tam šodien nozīme ir? Vai ir kāda atšķirība, kā tā bija apustuļu Pāvila dienās un šodien, kad mēs tuvojamies Kristus nākšanai? Par ko mums vajag domāt galvenokārt? Kur mums jāpieiet, ko Kristus tagad dara, kur viņš atrodas? Jā, Brālis Miķels, lūdzu. Grieķu tulkojumā ir ar Kristu esat augšām cēlušies, un tur, kur ir tiecieties, domājiet par to, kas augšā. Tātad domāt par to, kas augšā. Jā, tas varbūt būtu tā precīzāk. Nu, kur Kristus šodien atrodas? Viņš atrodas debesu svētnīcas vissvētākajā vietā. Viņš atrodas pie derības šķirsta, kurā iekšā atrodas tie paši 10 Dieva likumi, jeb baušļi, kuri ir uzrakstīti arī Bībelē, un blakus šķirstam ir visu praviešu, sākot no Mūzes un beidzot ar šī laika pravieti, būtībā šie raksti. Jo to man ir grūti pateikt par Elenas Vaits rakstiem, vai viņi tur ir, bet viņi ir tikpat aktuāli, kā visi šie praviešu rakstītie raksti. Un tātad viņš debesīs, tātad Kristus debesīs, ko tad šodien dara? Salīdzina bauslību un liecību, salīdzina ar manu dzīvi. Vai manī tas viss atklājās? Nu, un ja neatklājās, ko tad? Jā, kad tad mēs vēršam tās domas vairāk uz augšu, jeb domājam? Nu, es tā patīk, jo mēs ir gados jau salīdzinu, kā tas bija agrāk un kā tas tagad ir. Un jo vecāks kļūst, jo vairāk saspringst arī tas domas uz augšu. Kaut gan jau es ticīgs, tas bijis no 60. gada. Bet tā viss atceroties un redzot visu, kādos apstākļos ir bijis, kad tās domas vairāk ir bijušas uz augšu. Nu, jaunākam tā kā bija tās pārbaudījumi, grūtības, tad tās domas arī bija uz augšu, jeb slimības, tad bija uz augšu.
ka viss labi bija, tad jau tā varbūt bija saistīts arī tās domas vairāk uz zemes lietām, un tad blāvāk tas bija, tās domas uz augšu. Kaut gan gāja uz dievkalpojumu, dziedāju un visu to darīju. Bet tagad, ja tā salīdzina šajā posmā, kad es jau gados, tad jau man liekas, cik labi, ja es sāpes neko nejūtu, man ir labi, visi bērni ir un visi kārtībā, tad tomēr ir domas uz augšu. Tā kā ir arī tās domas, ko es ar to gribu pateikt, tās domas ir atkarīgas arī no tiem apstākļiem. Bet te jau Pāvils aicina, ka tam jābūt ir visos apstākļos vienādi, lai mūsu sirds nepiesaistās, bet tas nemaz tik vienkārši nav. Un tā ir cīņa, zinām, beidz, un tur jau jāpiespiež, jālūdz pēc svētā gara, lai mēs spētu domāt labos apstākļos uz augstās domas vērsts. Vislabāk jau ir tā, ka mēs lasām un to sistemātiski daram un pētam, un tad arī ieraugam to skaistumu, ieraugam Kristu šo upuru lielo nopelnu priekš manis, un tad arī labi apstākļi mums nevarēs neko tādā veidā mūs novirzīt, jo ienaidnieks jau strādā visādās apstākļos. Vieglāk varbūt ir tagad, kad jau vairs nekas man nesaist, man piemēram nekas vairs nesaist, man nevairs. Bet agrāk, kā jaunāk bija, tomēr es par materiālām vērtībām biju diezgan ieinteresēts, un tur laiks aizgāja ļoti daudz, un pat, kad ļoti patīkami bija, jo vairāk tās naudas, tad tagad vairs nekas nesaist. Tad es tā padomāju pie reizes, kā Pāvils varēja sacīt, nekas viņam nesaist. Viss tie ir mēsli, kas apkārt, kā tikai Kristus, o tādam stāvoklim jābūt. Kaut gan viņš arī atradās apstākļos. Kaut viņš arī nebija cietumā, tāpat viņu sit un ar akmeņiem mētāja viss. Tad te ir ļoti svarīgi arī atkarīgs kādos apstākļos. Mums jālūdz, lai mēs labos apstākļos varētu pastāvēt, jo sliktākos apstākļos jau mums tās domas automātiski virzās uz augšu. Paldies! Jā, paldies! Vēl ir 2 piezīmes, bet vajadzētu pēc tam arī pie 3. panta kaut ko pateikt, ko mēs saprotam, varbūt tagad var pateikt, jo vēlāk māsa Lilijāna lūdzu. Nu, tu jautāji, kādā veidā Kristus ir paaugstināts pie Dieva labās rokas. Nu, kādā veidā? Nu, Kristum, varētu teikt, bija 3 tādi ieņemami amati. Jo uz to norādīja vecās derības pravietojumi, ja, ka viņš ir Mesijas, vaidīties, un viņš uzņemsies šos 3 amatus. Kristus kā priesteris, kā pravietis un kā ķēniņš. Viņš pilda vidutāja pienākumus starp Dievu un mums. Kristus kā pravietis pasludina mums Dieva gribu, Kristus kā priesteris pārstāv mūsu Dievu priekšā, un otrādi Kristus kā ķēniņš žēlastībā valda par saviem ļaudīm. Un tādā veidā es saprotu, ka viņš ir paaugstināts pie Dieva labās rokas, ka viņš veic šos darbu cilvēku glābšanai. Jā, un tika pieminēta arī svētnīca un Jēzus Kristus kalpošana debesu svētnīcā. Un es domāju, ka ja mēs savas domas vēršam uz augšu, tad mēs saprotam, kur ir Jēzus. Tad mēs saprotam, ko viņš dara debesu svētnīcā, un tad mēs daudz skaidrāk arī saprotam, kādā veidā mūsu sirds tiek tīrīta un šķīstīta. Jo viss tas, par ko apustulis Pāvils runā šeit 3. nodaļā, uz ko viņš aicina, tā ir pilnīga cilvēka atjaunošana Kristus līdzībā, un tieši debesu svētnīcā arī tas process notiek un mūsu sirdīs. Un Dievs ir brīnišķīgs, viņš ir atklājis ikvienam, kurš vēlās saprast, kāds ir tas darbs, kā Dievs veic šo darbu un ko viņš sagaida no mums. Un no mums, es saprotu, viņš sagaida šo sadarbību ar viņu. 3. pants, manuprāt, padziļina šo domu, kad mūsu dzīve ir līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Es saprotu, ka tas ir tas, ko Dievs vēlās, lai mēs pilnībā būtu apslēpti viņā, jeb es to saprotu, ka mūsu prāts būtu pilnīgā saskaņā ar Dieva prātu.
Un ja Kristus ir debesu svētnīcā, tad svētais gars darbojas šeit uz zemes, viņš darbojas pie mūsu prāta, un mums vajag pakļauties viņam. Un ļoti interesanti Elēna Vaita raksta, ka kungs ir sagādājis visu nepieciešamo, lai cilvēks brīvi un par velti saņemtu pestīšanu un varētu kļūt pilnīgs viņā. Bet ja mēs neesam glābti, tad vainīgs nav Dievs, bet gan mēs, proti mēs neesam sadarbojušies ar dievišķajiem spēkiem, un mūsu prāts nav saskaņojies ar Dieva prātu. Paldies! Jā, paldies. Tad pie tā pirmā panta var tā jautājumu vēl pateikt, ka apustuļu Pāvildienās Kristus jau bija pie Dieva labās rokas pacēlies, bet viņš vēl neveic to kalpošanu svētnīcu visvētākā vietā, ko viņš veic tajā lielā, varētu teikt, izmeklēšanas tiesas laikā, kas ir pēc Dāniela 8.14 pravietojumu, kā pēc 2300 dienām, ja pravietiskās dienas ir 2300 gadiem no tā laika, svētnīca tik šķīstīta. Tātad tur notiek šis darbs, un ebreju grāmatā teica, lai ir drošība pieejama pie žēlastības krēsla. Un pa 3. pantu es gribēju akcentēt to sākuma daļu, jo jūs esat miruši. Ko tas nozīmē? Kā var nomirt? Tad ir, piemēram, grāmata Dieva dēlu un meitas, kas bija tā kā rītsveiciens sakārtot, tur 20. oktobrī ir šī doma, ir tieši šis pants pieminēts, jo jūs esat miruši. Un tur ir teikts tā, kas ir kristīti, tiem ir liela atbildība. Tātad miršana, kristība ir šī miršana. Tiem ir liela atbildība, kas ir kristīti Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Centieties saprast vārdu nozīmi, jūs esat miruši un jūsu dzīvība ir apslēpta ar Kristu Dievā. Tātad jaunajā dzīvā, kurā jūs esat iegājuši, jūs esat solījušies attēlot Kristu dzīvi un apvelciet jauno cilvēku, un reprezentēt, kas tur ir rakstīts no 12. līdz 15. pantam tālāk, tad to visu varbūt vēlāk daļai pieminēsim. Tā ir tā lielā pārmaiņa. Tā kā arī šādā nozīmē tas teksts ir saprotams. Nu, vēl var pieminēt par to pacelšanos, ir daudz praviešu gara citāti arī angļu ordinālu valodā, bet es nevaru paspēt nekad viņus visus iztulkot, jo ir tik daudz, tikpat cik būs grāmatiņā šis teksts. Nu, piemēram, pie šīs man patīk tāds izvilkums, tā ir viņa augstais aicinājums, ir tāda grāmata, praviešu gara iedvesmot grāmata. Tad dvēseli, kas mīl Dievu, pacelsies pāri šaubu miglai un sasniegs tātad gaismu, tātad plašumu, dziļumu un piedzīvos, tātad kļūs par lēnprātīgu un Kristum līdzīgu. Un tā dvēseli, kas ir nodevusies Dievam, tātad tiks apslēpta ar Kristu Dievā. Nu, tā ir tā tepšanās Kristus mīlestībā, par ko mēs te pieminām. Ja esam nomiruši līdz ar viņu, esam aicināti arī savās domās vispirms ticībā un darbībā un ticībā Svētā gara vadībai uz šo pārveidu domāt. Es gribēju, Juri, papildināt to, ko tu teici, ar 2 rakstvietām, kur Pāvils vēl šo domu izklāsta turpat Kolosiešiem 2. nodaļā 12. pantā. Viņš saka, kristībā, tā kā tu teici, ja ko nozīmē, ka jūs esat miruši, tad viņš šeit paskaidro kristībā līdz ar viņu aprakti un viņā līdzi uzmodināti, ticēdami Dieva spēkam, kas viņu uzmodinājis no miroņiem, un arī vēstulē romiešiem 6. nodaļā un 4. pantā, jo mēs līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus sava tēva godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. Tātad būtībā šī kristība, kurā mēs ejam slēdzot derību ar Kristu, kad mēs pagremdējamies ūdenī, tas simboliski aino
lūk šo nomiršanu vecā cilvēka, vecās dabas, nāvi un augšām celšanos atjaunotai dzīvei, kad, es vairs nevados pēc savas gudrības un pēc sava prāta, bet pēc tā, kā tagad mani kungs Jēzus Kristus mācīs un vadīs, un šeit sākas tā sadarbība. Jā, tu Līga tikko pieminēji to. Tātad jautājums, kā es sadarbojos, jeb kā es saskaņojos ar to, kas ir svēts, taisns un labs. Un saprotiet, šodienas cilvēki, šodienas lielākā daļa kristieši saskaņojās ar to, kā Kristus ir uzzīmēts, kā viņš ir tur pie krusta, kā viņš cieš, kā ir ar to viņa dzīvi. Vai es esmu saskaņojies? Tātad uzmodināts no miroņiem. Šodien tāda interesanta, tāda vēlnišķīga lieta. Tev ir jākristās, lai tu tiktu glābts. Bet vai cilvēks saprot, kas ir kristība? Vai saprot par to, kad es esmu šodien pie kristībām, es izvēlos mirt visam tam, kas nav svēts un ko Dievs nesauc par svētu. Tā ir milzīga atbildība. Un tā ir arī cilvēka izvēle, par ko mēs runājam. Ja es mirstu tam, kas nav svēts, tad tas paliek tur tai kapā. Un tad es pieceļos jaunā dzīvē, kad es vēlos saskaņoties ar Kristu. Nevis ar kaut kādu attēlu, nevis ar to, kas tur ir, ko mēs redzam gleznās un kas ir visapkārt pasaulē, bet ar to Kristu, kuru mēs ticībā skatām, kalpojot debesu vissvētākajā vietā, debesu svētnīcas vissvētākajā vietā. Un ja es ticībā skatu viņu tur, tad es arī savu dzīvi, savu šodienas dzīvi, pagātnes dzīvi, es visu vēlos saskaņot ar to, kas ir svēts, taisns un labs. Un tas ir atrodams atkal tajā pašā bauslībā un liecībā. Un kā es varu saskaņot, ja es to nezinu? Un ja svētais gars mani vada pie vārda un liecības, vai es tam sekoju? Un cik tad tālu ir grēks pret svēto garu, ja es šodien atsakos, ja man pietiek ar Kristu un nesaprotu, un varbūt arī nevēlos neko tālāk darīt, vai meklēt, vai iepazīt, vai lūgt, lai saprastu, ko nozīmē saskaņošanās ar Kristu. Tā ir viņa taisnības uzzināšana, pieņemšana un lūgšana, lai šī taisnība būtu manā sirdī. Jo savādāk, kā es zināšu, kam man jānomirst? Šodien tas ir visaktuālākais jautājums. Kad to atdala nomiršanu sev, atdala no Kristus. Kristus ir patiesība un mīlestība vienā personā, un mēs to nevaram. Ja mēs to šķeļam, vai aizmirstam vienu vai otru daļu, tad
Mēs esam glābti cilvēki. Jāpadomā par to. Paldies. Tad vēl pie šīs daļas ir arī tāds praviešu gar grāmata ir tāda, lai es varētu pazīt viņu. 209. lapusē tur oriģināli rakstīts, ka tāpat kā mazi ūdens pilieni veido upi, tā arī mazās lietas veido mūsu dzīvi. Un dzīve var būt kā upe, kas ir mierīga, tāda par svētību plūst arī apkārtnē, bet varbūt tā upe arī tāda, kas ir tāda satrakota upe, kas parasti uzvanda augšā dubļus un netīrums. Un tad, ja mūsu dzīve ir nodot svētā gara vadībā un disciplīnā, tad mēs varam tikt svētīti no svētā gara, pārveidojoša spēka un pieaugt vairāk Kristus līdzībā. Nu, tāpēc ir arī nākošā daļa jau tika pieminēts, tad pirmdienas tēma ir nost ar pasaulīgumu, un tur varētu nolasīt Kolosiešiem 3. nodaļas tālāk 5. un 6. pantu. Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemei, netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un mankārību. Tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība pār nepaklausības dēliem. Jā, paldies. Brālis Miķels jau sākumā pieminēja, ka mīlestība var tikt nepareizi izmantot šis vārds darbībā, viss tik runā par mīlestību, bet Bībele runā skaidru valodu, redz Dieva laipnību un redz Dieva dusmību, kas nāk par nepaklausības bērniem. Tā kā, ja kāds iedomājās, ka viņam kādu Dieva balsu nepatīk pildīt, un tad, lai pielūko, vai viņš ir paklausības bērns vai nepaklausības bērns, vai viņš saņems Dieva mīlestību vai Dieva dusmību, kad Kristus nāks un sacīs, ejiet prom no manis. Viena daļa viņš teiks, ejiet prom no manis, jūs bauslības pārkāpēji. Visos ordinālos un angļu un krievu tekstos ir bauslības pārkāpēji. Latvieši ir tulko jūs ļaun darītāji. Bet otrē viņš teiks, nāciet jūs man tēvu svētītie. Tā kā, izvēle ir mūsu rokās. Tad šeit ir minēts daudz tas tie kaitīgie pasaules ieradumi, kas būtu jānonāvē to, kas pieder pasaulē vai zemē. Tālākā tēma ir atjaunot zināšanās, otrdienas tēma vai atzīšanā varētu tulkot. Un atkal tur ir varētu lasīt tālāk no 6. pat līdz 9. pantam, un pēc tam lasīsim tālāk. Tad no 6. līdz 9. pantam varbūt var izlasīt. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība pār nepaklausības dēliem, to es lasīju, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojāt. Bet tagad visu to atmetiet, dusmas, ātrsirdību, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. Nemelojiet citam, novelsiet veco cilvēku un viņa darbus. 10. arī lasīt? Kādreiz viens brālis teica tā, ka mēs it kā skaitāmies kristieši, bet ja tā nejauši uzcitam ar āmuru pa pirksta pamatīgi, tad tur arī var nākt ārā visādu valodu. Tas ir tāds termometrs, un varbūt to ir, un tāpat citas lietas ir grūti uzvarēt, un vienīgais, kas var palīdzēt, ir Kristus spēkā, un lūgt arī šo palīdzību un dievgaru vadību, lai tas tā nenotiktu. Un tāpēc ir teikts, ka, apģērbiet jauno cilvēku, tad nākošais, tad šeit ir tāpat doma, novelciet veco cilvēku un viņu darbus, tā kā tās vecās skrandas, kas dos taisnu no netaisniem, tad no tās sārņainās drēbes ir jānomet. Un arī Kristus līdzībā par ķēniņu rīkoto kāzu mīlestību, ķēniņš dāvāja visiem jaunu kāzu tērpu, kas
ainoja simboliski Kristus piedāvāto raksturu, taisnības tērpu, un tur bija kāds ienācis neapģērbies šajās kāzas drēbēs. Viņš izrādīja necieņu pret ķēniņu, un te Kristus līdzībā viņš tika izmests ārā. Un tāpēc ir svarīgi šajā dzīvē paspēt, tātad varam lasīt tālāk. Arī to 10. pantu, tas ir ļoti svarīgs. Mākslīgi vēl gribēju pateikt pie šī laikam. Es vēl par šo otrdienas tēmu, par atjaunoti zināšanās, par to, kā tad ir ar to, vai mēs zinām vai nezinām, un kas ir, ja cilvēks nezin. Nu, ja cilvēks nezin, tad es saprotu, ka viņš jau arī nevar būt atjaunots, jo tu atjaunots vari būt tad, kad tu saproti to, tātad tev ir jāsaprot, ko Dievs vēlās, kāds ir Dieva prāts, un tad, kad tu to saproti, tad tikai tu vari izdarīt savu izvēli, vai tu to vēlies, vai tu vēlies tam paklausīt, vai tu vēlies to īstenot savā dzīvē, vai tu nevēlies. Jo būtībā Dievs respektē cilvēka izvēli un cilvēka gribu. Cilvēkam nevajadzētu palikt neziņā par tiem pamatlikumiem, kurus Dievs ir atklājis savā vārdā, pat par visiem pamatlikumiem, es domāju, ēšanā un dzeršanā, kā arī visos pārējos dzīves ieradumos. Un, ja mēs to visu ņemsim vērā, ja mēs to gaismu vērtēsim, ko Dievs mums dod, tad Dievs jau arvien pilnīgāk un pilnīgāk atjaunos mūs un strādās pie daudz kaut kādām dziļākām, varbūt mūsu rakstura iezīmēm. Un arvien pilnīgāk tad es saprotu mūs veidos un vadīs uz to mīlestību, ar ko mēs iesākām, kas ir pilnības saite. Bet viss sākās ar pareizajiem pamatlikumiem, un šeit mēs nedrīkstam būt nevērīgi un kūtri. Mums ir jāmeklē tās zināšanas, Dieva griba, kā apslēpta manta. Jā, paldies. Tātad tas saskan ar šo atmiņas tekstu, jeb kodolpantiņu, ko sākumā minējām, kā citos tulkojumos, tas ir apvelciet mīlestību, kas ir pilnības saiti. Tā ir tā jaunā cilvēka apģērbšana, kas ir minēta 10. pantā. Tā ir tā realitāte un darbībā tā jaunā cilvēka uzvilkšana, atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tēla. Tad Sātans grib izkrāsot cilvēku pēc savu tēlu un līdzības, bet Kristus ir nācis atjaunot, un Kristus saka, redzēs, visu dara jaunu. Tikai Kristus dara jaunu tikai tad, kad es kaut ko pūlos to realizēt. Ir ļoti skaists citāts par to, kas ir ticība ebreju vēstulē. Tā ir vēlamā realizācija. Un ja Kristus manī neredz šo standartu realizāciju, cik es saprotu, tad vai tad manā raksturā viņi tiks izveidoti? Tas ir ļoti aktuāls jautājums. Un kā tad ir ar visām reformām, visiem standartiem? Ja mēs runājam par mīlestību, kas ir pilnības saite, ko debesis vēlās mums dot, un vai es to pieņemu? Vai es to pieņemu ar savu rīcību, ar savu prātu, ar savu sirdi? Es varu to negribēt. Vecais cilvēks to negrib, bet tur ir lūgšana. Tur ir gribas izlietošana. Tur ir izvēles realizācija. Un ja tas nenotiek, tad kas ir ar manu ticību? Mēs te tālāk runāsim par jaunu dzīvi, Es taču meloju Dievam, es taču tad esmu liekulis.
Es saku, es pieņemu Kristu, bet Kristus pasludinātos standarts un likums, vai es tiešām viņus pieņemu? Un kāds tad ir debesu likums? Atkārtot rīcību, veido ieradumus. Kad šie ieradumi nostiprinās, viņi veido manu raksturu. Un Dievs, ja tās ir svētas lietas, to arī apzīmogo manā raksturā, lai es tur vairāk nekluptu. Un tad ir jautājums, cik daudz no visiem padomiem, no visas bauslības, no visiem standartiem, reformām, liecībām Dievs var manī apzīmogot, jeb iedēstīt tā manā sirdī, jeb raksturā, ka no turienes viņas nepazudīs un pieaugs visā mūžībā. Tad ir tāds jautājums parādās. Un ja tas tā nenotiek, tad tāpat nav liekulība tad. Es dziedu par Kristu, runāju par Kristu, bet kā tad ir ar Kristus raksturu? Kā tas ir? Vai viņa raksturs, viņa paklausība, viņa sekošana debesu tēva gribai, sava tēva gribai, ir arī manā sirdī, manā raksturā, izvēle? Tas ir visaktuālākais jautājums šodien visiem adventas draudzes locekļiem, laikā, kad notiek izmeklēšanas tiesa. Mēs runājam, kad Kristus šodien kalpo tur. Un ko tad viņš dara? Viņš visu to salīdzina, vai tas ir manā raksturā vai nav manā raksturā. Vai mani var apzīmogot, vai nevar apzīmogot, kā tas ir rakstīts Atklāsmes grāmatā. Vai es saņemu šo debesu zīmogu, vai arī es eju bojā. Bet tad es gribēju arī vēl vienu domu varbūt pateikt, kad ļoti svarīgi salīdzināt šo veco un jauno cilvēku. Jo, tad, kad mēs kristamies, mēs nomirstam it kā vecajam cilvēkam un piedzimst jaunais cilvēks. Bet ir iespēja, ka jaunais cilvēks var neizveidoties, kā Miķels tur runāja tajā Kristus raksturā. Un kāpēc? Tikai tāpēc, ka viņš atkal baro savu veco dabu. Un bija Dumpīgajā planētā, bija grāmatā ļoti skaists viens piemērs par suņiem diviem. Pieņemsim, viens balts, viens melns, es tur neatceros precīzi vairs detaļas, bet tā doma bija tāda, kad ar šiem suņiem saimnieks rīkoja sacensības, un visi tur lika tās likmes, kurš uzvarēs un kurš suns neuzvarēs. Un daudzi nevarēja tur to uzminēt, bet saimnieks vienmēr zināja, kurš suns uzvarēs. Un kāpēc viņš zināja? Tāpēc, ka viņš zināja, kuram sunim viņš devēst un kuram viņš nedevēst. Tas sunis, kuru nedēļu badojās, viņš, protams, būs vārgāks nekā tas, kurš to kārtīgi ēda šo nedēļu. Un tāpēc viss ir atkarīgs no tā, kā mēs uzņemam barību un ar ko mēs barojam. Vai mēs barojam savu jauno cilvēku, lai izveidotos Kristus līdzībā, vai atkal no jauna barojam veco cilvēku. Un tad arī vecais cilvēks var atkal izveidoties, un līdz ar to var nebūt līdzīgs vairs Kristus raksturam. Tāpēc 8. pantā teikts, tagad to visu atmetiet, tās jaunās lietas. Romiešiem 6 arī tāds labs pants, varbūt vēl var izlasīt, un tad pārēsim pie tā jaunā cilvēka. Jo mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis līdzi krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā miesa, un lai mēs vairs nekalpotu grēkam. Jā, tad ļoti nopietnas salīdzinājums tas ir, un tā tam vajadzētu būt nākot pie kristības. Tā trešdienas tēma ir jaunās dzīves sākums. Tātad no 12. līdz 14. pantu varētu izlasīt. Kā Dieva izredzētie svētie un mīļotie, terpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā,
pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs citu panesat un citam piedodat, ka, ja vienam ir ko sūdzēties par otru, tāpat kā mūsu kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs, un pāri visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite. Vai, kā Juris teica, apģērbieties mīlestībā, kas ir pilnības saite. Šeit būtībā ir turpinājums. Es gribētu tādu domu teikt, ka Kristus lielais uzdevums bija, ja dariet visu par mācekļiem, tos kristīdam Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Un ja viņi tiek darīti pa mācekļiem, tad mēs varam atcerēties, kāda bija pat Jēzus mācekļu dzīve. Arī mācekļi bieži kļūdījās, bieži kaut ko nesaprata, un nebija momentā viņi, kā mēs sakam, eņģeļu sabiedrība. Tā kā ir šī veidošanās, būtībā, ja cilvēki nonāk draudzē pēc kristībām, viņi nonāk it kā Kristus skolā šajā pasaulē. Un viņiem jāturpina mācīties, un šeit ir tie uzdevumi, tad, ja laicīgās iestādes dod izglītību, zināšanas, tad atšķirībā no tā Kristus skolā tiek dota audzināšana. Audzināšana Kristus skolā, jo izglītība nevienmēr ir audzināšana un nevienmēr zināšanas izmantotas tiek labiem mērķiem un gudri un pareizā virzienā. Arī Sātans ļoti daudz ko zina un visi izmanto pretējā virzienā. Tā kā vajag tos jēdzienus tā pārdomāt, lai viņš nesajaukt kopā. Zināšanas ir laba lieta, ja viņas izmanto pareizā virzienā. Arī Bībeles zināšanas ir labas, un tās vairo ticību. Turpretī vēlni arī tic un dreb, bet tāda ticība nerada darbus pareizā virzienā. Tur ir tā liela atšķirība. Tā mākslīga, laikam, ko vēl varat sacīt? Jā, tu arī, Juri, teici par to, ka ir tas process, audzināšanas process, pārveidošanas process, un es saprotu, ka īstenībā tas jau arī ir tas, kas cilvēkam ir visgrūtākais, jo visi cilvēki, es domāju, ka viņi grib būt labāki, un viņi grib veselīgi ēst, viņi grib veselīgi dzīvot, viņi grib būt labi cilvēki, bet tā grēcīgā daba jau viņa velk to cilvēku visu laiku atpakaļ. Un tad, kad cilvēks nāk pie Jēzus, kad viņš redz to visu brīnišķīgo un skaisto, ko Kristus piedāvā, es domāju, ka cilvēks, jebkurš cilvēks, viņš to gribēs. Bet tad, kad sākas šī cīņa, tad, kad sākas šī sadarbība, un tad, kad tu sāc saprast, ka tev arī kaut kas ir jādara, tad, kad tu sāc saprast, ka tev ir jāpieliek piepūle, ka tev ir jābūt nenogurstošam, lūkšanās. Lūk, šeit tad cilvēks pagurst, tas jau sāk likties grūti, bet es domāju, kāpēc šeit Pāvils, viņš it kā izmanto arī tādu ilustrāciju, apģērbiet jauno cilvēku, tā kā apģērbu, tā kā tas ir tāds, tu uzvilki, nomainīji apģērbu, tu uzvilki jaunu apģērbu, un viss tu staigā šajā jaunajā apģērbā, un viss ir, brīnišķīgi, viss ir skaisti, bet tā mūsu daba, te jau ir viss iekšā, tas tajā mūsu dabā, viņa taču nepārtraukti grib atkal atgriezties kaut kur pie tā vecā. Kā Liljāna to teica tajā piemērā, par to, ko tu baro. Lūk, šis ir tas, manuprāt, viss sarežģītākais. Un šeit gribēju pieminēt, Pāvils arī, viņš it kā izsaucas, nonāvējiet sevi, vai nemelojiet. It kā cilvēkam ir jādara. Tātad tev ir jānonāvē. Tev ir jādara tā darbība, tev ir it kā jāpiepūlas, lai tas notiktu. Un šeit mēs tā ļoti skaidri redzam, ka viņš visur to uzsvaru liek uz to, kad apģērbiet tieši uz to, kas ir jādara pašam cilvēkam. Protams, bez Jēzus, es saprotu, mēs nenieka nespējam darīt. Bet no sākuma līdz galam cilvēkam ir jāsadarbojas ar Kristu.
Paldies! Paldies! Varat izlasīt 1. Jāņa 4. nodaļa 11. un 12. pantu. Tas varbūt noder pie šīs pārdomām. Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja mēs mīlam citu, tad Dievs mājo mūsos, un viņa mīlestība ir mūsu vidū tapusi pilnīga. Nu, te arī varētu pieminēt pie šīs dienas ir tāda no pravieša gara rakstiem izvilkums, ka pasaulē nav pilnīgi divas vienādas personas, un starp cilvēkiem ir lielas atšķirības, un ir šī vienotība dažādībā starp Dieva bērniem, un tādā veidā arī tiek parādīta šī mīlestība, vai atklājās šī mīlestība un iecietība, un tas liecina par Dieva sūtīto Dieva dēlu pasaulē, lai cilvēks glābtu. Tātad arī šī Kristus mīlestība nav pilnīgi izdzisusi šajā pasaulē, un tāpēc vēl Dievs žēlo šo pasauli, vēl tiek turēt 4 vēji, kas grib iznīcināt visu pasauli, un vēl ir šis žēlastības laiks, lai cilvēki vēl dzirdētu šo pēdējo žēlastības aicinājumu, un šis žēlastības aicinājums ir Dieva mīlestības rakstura atklāsme. Tikai problēma tā, ka cilvēki, kas jau šajā dzīvē to nav novērtējuši, viņi savu raksturu ir tā samaitājuši, ka viņi nenovērtēs arī Dieva mīlestību, ja viņiem liktu mūžībā dzīvot Dieva mīlestības valstībā, kur ir mīlestības atmosfēra, tad viņi tur justos nelaimīgi. Vēl ir kas sakams pie šīs daļas. Mēs jau varam tuvoties noslēgumu, un tad 4. tēma ir dzīvojot jaunu dzīvi. Tad kādā veidā var dzīvot šo jauno dzīvi. Piemēram, ir to tālāk varam lasīt Kolosiešiem 3. nodaļas 16. un 17. pantu, kā tā jaunā dzīve reāli izpaudīsies. Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos. Pamāciet un paskubiniet citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs Dievam. Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu dariet Kunga Jēzus vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur viņu. Ir tāda grāmata Ceļš pie Kristus, pravieša gara iedvesmot Elēnas Vaidas grāmata Ceļš pie Kristus, un tur ir liecība, ka esam Dieva bērni, un kāda tad ir tā liecība, kā mēs to varam noteikt. Tur ir ļoti svarīgi principi pateikt, par ko mēs labprāt domājam, un par ko mēs labprāt runājam, un ko mēs labprāt darām. Tāpēc ir, lai Kristus vārds bagātīgi mājo jūsos. Ja mēs to vārdu pārdomājam, tad mēs visu dzīvi skatāmies Dieva vārdu patiesības gaismā un varam līdz cilvēkiem parādīt, kāda šī pasaule izskatās Dieva vārdu gaismā un kāda ir šī cerība Dieva vārdā dot. Un kā izskatās šīs pasaules sliktās lietas, grēks un ļaunums Dieva vārdu gaismā, ka Kristus mīlestības nav tāds mētelis, ar ko apklāt nenožēlotus, neatstāts grēks un pārkāpums. Tā kā cilvēkam ir jāizšķirās šajā dzīvē, šajā īsajā dzīvē, kas mums ir dota, un mēs nezinām, cik ilgi ikvienam no mums būs vēl žēlastības laiks dot dzīvot un darīt šo izvēli, un arī visai pasaulē kopumā, arī tas žēlastības laiks var nobeigties drīz. Cilvēku prāti ļoti karsti, un ja viņiem būtu ļauts 4 eņģeļi nesavaldīt ļaunos un satana iedvesmotos prātus, tad šī pasaule jau sen būtu iznīcināta, varbūt atomkarā, bet Dievs vēl dod žēlastību, un tas notiks citādi, kā ir pravietots. Tā kā mums to visu vajag ļoti Dievu lūgt un izmantot. Vai mēs pārdomājam Kristus vārdu, vai mēs to līdzdalam citiem, jo nav cits vārds dots, caur ko mēs varētu mūžīgi dzīvot, kā Kristus vārds. Jā, tu pieminēji tādu
ļoti svarīga lieta. Kā ja es esmu Kristus sekotājs, mēs visi tādi esam, saucamies kristieši. Tad, kā es parādu, kādu Kristu es atklāju pasaulē? Tas ir kardināls jautājums. Jo es varu atklāt tikai tādu Kristu, kāds ir izveidojies manā dzīvē, jeb kādu viņš ir izveidojis. Un manā sirdī, manā raksturā, taču daudz kristieši ies bojā. Ne par velti. Mēs tavā vārdā esam to un to darījuši, un Kristus saka, iet prom no manis, es jūs nekad neesmu pazinis. Viltus Kristu arī vēlns veido mūsu sirdīs. Sevišķi pirms pašas otrās atnākšanas. Un patiesu Kristu Kristus veido mūsu sirdīs. Un tāpēc mums ir iedota Bībele, mums ir iedot šis pravietiskais vēstījums, lai mēs nepiekrāptos. Vai lai mūs nepiekrāp. Un tad parādās nākošais jautājums. Caur mums Kristus šai pasaulē ko vēlas atklāt? Lēnprātību, pazemību, par to visi runā, bet vēlas atklāt arī nemainīgo bauslību. Dieva taisnību viņš vēlas atklāt caur saviem kanāliem, kas mēs esam. Un tad parādās jautājums, vai no manas sirds nāk ārā, kā šodien mēs runājam par kristīgām tēmām, bet nerunājam par maz runājam par šī laika patiesību. Par izmeklēšanas tiesu. Par atbildību Dievu priekšā. Tas arī parāda, kas es esmu par kanālu. Kristus vai viltus Kristus kanāls šai pasaulē. Un tas arī parāda, un mēs varam pārbaudīt, kādu patiesību es nesu šai pasaulē. Vai sociālo patiesību. Sociālā kalpošana ir ļoti viegla. Es nesu sabata gaismu, kas būs pēdējā laika zīmogs. Es nesu atturības vēsti, lai varētu saprast arī citi patiesību un to pieņemt. Jo ļoti skaidri ir pateikts, kad veselīgs uzturs atvērs durvis patiesībai. Es sapratīšu, un citi cilvēki, kas to dzirdēs un gribēs saprast patiesību, arī to izvēlēsies. Mums priekšā ir jūra zināšana, kuras vēl ir jāapgūst. Arī man tas ir priekšā. Un kuras ir jānovada pasaulē. Kurām ir jāspīd, jāskan pasaulē, kad viņas skanēs. Ja viņas neskanēs no manām lūpām, tad Kristus manā vietā atradīs citas lūpas. Un es sacelšos pret šīm citām lūpām, jo, lūk, tas nav pēc mana prāta. Un šodien mēs izvēlamies, vai mēs būsim kristieši, kas sekos patiesam Kristum vai viltus Kristum. Mēs šodien to izvēlamies. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Vismaz es to tā saprotu. Kā Kristus parādīja patiesību?
Tā ka viņš parādīja savu mīlestību. Viņš redzēja cilvēku sirdis. Viņš redzēja sirdis, kuras ticēja Mesijam. Viņam ticēja. Un kāpēc tā Nācaretē netika darīti brīnumi? Un kāpēc viņš Nācaretē pateica skaidrus vārdus? Kad tajās dienās, Jesajas dienās, bija daudz spitālīgo Izrēlā, bet dziedināja tikai Naēmanu, šo ienaidnieku. Un kas pēc tam notika? Tūlīt meklēja akmeņus, kuri sinagogā nebija. Kā tas ir šodien, sastopoties ar skaidru liecību draudzē? Tajā laikā nebija raksti, Nācaretē bija. Šodien arī mums ir raksti, mums ir liecības. Un kad es ar to sastopos, vai kāda ir mana reakcija? Ir ļoti jāpadomā. Vai es meklēju akmeņus, vai es saku kungam, esi man žēlīgs, esmu vainīgs. To grib pieminēt, ka 16. pants Glika tulkojumā skan tā interesanti, ka Kristus vārds, lai mīt bagātīgi jūsu starpā visā gudrībā, ka jūs paši mācaties un paskubinājaties ar svētām dziesmām un pateicības dziesmām un garīgām dziesmām tam kungam mīlīgi dziedādam savās sirdīs. Nu, mūzika ir vispār liela ieteikta. Mūzika ir savu valodu un ritmi, ir dažādi ritmi, gara saucēji ritmi, kas negatīvi ietekmē cilvēks un arī novada atkarībās, varētu teikt, mūzikas ekstāzē novada un izdara tādas neadekvātas lietas, bet mūzikas ietekme ir arī pozitīva. Te pieminēta Bībelē, ka Dāvids spēlēja arfu, tad, kad Zaulu bija pārņēmis ļauns gars, un tad Zaulam palika labāk, viņš atspirga. Ļaunais gars no viņa atstājās. Tas ir 1. Zāmēs 16.23 rakstīts. Nu, tā tad arī to vajag kultivēt. Vēl pie šīs tēmas ir atkal tāds praviešu gara vēstījums. Nu, ir tāda grāmata Dieva brīnišķīgā žēlastība 248. lapusē. Tur ir rakstīts tā, ka paši no sevis mēs nevaram neko sasniegt, ne arī praktizēt Jēzus Kristus reliģiju, jo mūsu sirds ir, viltīgs pāri visām lietām, bet Jēzus mums ir parādījis, kā mēs varam tikt šķīstīt no grēka, jo viņš saka, tur 2. Korintiešiem 12.9, tev pietiek ar man žēlastību, jo mans spēks nespēcīgos varans parādās. Tad viņš būtībā saka, skatoties uz Jēzu kā ticības iesācēju un pabeidzēju, mēs varēsim satvert gaismu, viņa sejas izteiksmes gaismu vai viņa klātbūtnes gaismu, un varēsim pieaugt pilnā vīrs un sievas augumā. Tad mūsu reliģija tad kļūs pievilcīga un kā tāda laba, patīkama smarža, tad Kristus taisnības laba un labā smarža. Tā kā tā būs pievilcīga. Un arī mēs būsim laimīgi, jo mūsu garīgais ēdiens un dzēriens būs Kristus taisnība un miers un prieks. Tā kā ir daudz tādu labi apsolījumu, vajadzētu varbūt noslēgt, kas vēl sakāms, vai varbūt beigās nolasīt piekdienas tēmā, tur ir tālākiem pētījumiem, tur sākumā ļoti labs tāds arī
pravieša gara izvilkums no apustuļu darbiem. Varbūt vismaz to sākuma daļu varētu kāds nolasīt vai pateikt savas domas vispirms, vai pēc tam pie visa apcerējuma mums arī vajadzētu nobeigt, jo šī ir tik plaša doma, it kā vienkāršiem vārdiem tā ir rakstīta, bet tā jākļūst par mūsu daļu, un tam vajadzētu būt mūsu treniņam, gan mūsu domām un nodarbībām, jo kā tad citādi mēs varam kļūt par viņu mācekļiem un pieaugt viņa žēlastībā un kļūt par Dieva bērniem beigās, kad Kristum nākot, lai mēs tiktu pieņemti un pārveidot un uzņemti mūžīgas augstskolā. Tad, ja kādam kas sakāms, varētu teikt, ja kāds vēl domā, varbūt var kāds nolasīt to piekdienas tēmā tālākiem pētījumiem, to pravieša garu vēstījumu sākuma daļu vismaz. Jā, kad Dieva gars pārvalda prātu un sirdi, tad atgrieztās dvēseles dzīvē sāk skanēt jauna dziesma, jo tā savos piedzīvojumos redz piepildāmies Dieva apsolījumu, piedot pārkāpumus un atklāt grēkus. Kunga priekšā tā ir nožēlojusi dievišķo likumu pārkāpšanu un tic Kristum, kurš mira, lai cilvēks varētu dzīvot. Ticībā taisnotai šeit dvēselē ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu no Romiešiem 5.1. Man patika arī te vēl vidū drusku. Katru dienu tam būs jāatjaunojas savā svētīšanās un katru dienu jācīnās pret ļaunumu. Veci ieradumi ir mantotās sliktās tieksmes, kāros pēc virskundzības, un viņam vienmēr būs jāpaliek modram, lai Kristus spēkā uzvarētu. Mums ļoti, ļoti vajadzīgs augstākas, skaidrākas un cēlākas dzīves spēks. Pārāk daudz mūsu domu pieder pasaulē un nevis debesu valstībai. Kristus žēlastībā un spēkā visiem ir apsolīta likumīga un garīga pilnība. Tas varbūt pilnīgi visu nē. Jā, paldies. Tātad aplūkojam tēmu, 11. tēmu dzīvot ar Kristu. Tātad pāri visam esam aicināti apvilkt mīlestību, kas ir pilnības saite, un nākošreiz būs no 18. panta tālāk būs dzīvot citam ar citu. Tātad bauslības otrā daļa. Tātad augstākais balsas ir mīlēt Dievu par visām lietām, un ja mēs domās un lūkšanās kavēsimies pie Kristus un gribēsim tikt pārņemt un pārveidot viņu līdzībā, tad lai Dievs mums katram uz to palīdz.